Es tev esmu atvedusi uz vienu no Jelgavas skaistākajām dobēm. Šī ir Latvija, kur katru gadu mēs sastādām tieši pirms pilsētas svētkiem, kas ir maijā. Kā mums mērs saka, tā ir dāvana visiem pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Taisnība. Jā, tā tad viņi ir karoga krāsās. Kopumā izskatās ļoti jauki. Šeit ir apmēram 3500 tādu iestādītu. Wow! Un tā katru gadu no jauna. Bišķiņ jau mainās, arī augu sortiments mazliet mainās, bet pie tām karoga krāsām mēs pieturamies. Es skatos, ka tās lapiņas arī ir bordo krāsā. Jā. Ka ne tikai puķītes, Bordo bet arī krāsā. Ir arī tāds, kas ir zaļā krāsā, bet tomēr viņš tā ļoti forši saplūst, kad tas sarkanais tons ir gan lapiņai, gan ziedam. kur šo visu vislabāk skatīties, lai redzētu? Var pabaudīt šeit. Pilnīgi man liekas, ka man acis žilps no tā košuma, bet arī no otra krasta. Tad vislabāk var nolasīt, ka tā tiešām ir mūsu mīļā Latvija. Un vēl parādīt, tur mums ir tāda Jelgava izcelta arī. Šeit karogam baltā līnijā ir izcelta Jelgava. Ai, cik forši! Cik ilgi šis jau ir? Manuprāt, šis arī ir kaut kur uz gadu 7 noteikti. Pirms tam viņš bija arī citādākā formā. Šī doba bija katrai Jelgavas dzimšanas dienai bija cipars, bija 755 cipariņš, tā viņš gāja uz priekšu un tad palika pie Latvijas kontūras. Iesim skatīties to skaistumu no šīs puses. Ļoti Skaisti. Tā kā jābrauc skatīties. Tā kā jābrauc visiem skatīties, jā.